Esiet sveicināti visi kanālā Akupunktūra ar Taro, jebkurā diennakts laikā, kad esat atraduši šo video. Jebkurā laikā, kad skatāties šo video, šis kāršu izlikums ir aktuāls jūsu situācijai. Šodien strādāšu ar Taro Grand Lux, ar Kiromarčeti skaistajiem zīmējumiem, skaistajiem gleznojumiem. Kārtas ļoti jaudīgas. Un šodien es gribu paskatīties tādu tēmu kā bailes un realitāte. Jūs varat skatīties vai nu situāciju, vai notikumu, vai cilvēku, kur jūs ļoti reāli saprotat, ka jūs pārņem bailes, domājot par šo cilvēku, domājot par šo situāciju. Iespējams, tās ir kaut kādas attiecības, iespējams, tas ir vienkārši notikums jebkurā jūsu dzīves sfērā. Un skatīsimies šodien tādus jautājumus, ko rāda jūsu iztēle, ja pareizāk sakot, bailes. Kāda situācija ir patiesībā? Ko negatīvi piezīmē iztēle un prāts? Kāds ir reālais negatīvisms šajā pasākumā, uz ko jūs skatāties? Ko pozitīvi piezīmē iztēle, lai kaut kā bailes ņemt virsroku? Kas ir reāli pozitīvais šajā situācijā? Kāds ir scenārijs, kurš nekādā gadījumā nepiepildīsies, kas ir tikai baiļu rezultāts? Un kāds ir scenārijs, kuram būs lemts piepildīties un kurš reāli būs? Nu tad tā, kārtas mēs esam izlikuši, lai papildinātu un kaut ko skaidrot un skatīties sīkāk. Es izmantošu klasisko veidu. Tas man tagad tāda darba lāpsta, tā mēs varētu teikt. Un tad skatāmies, ko rāda iztēle. Iztēle rāda, ka situācija vai cilvēks, viņam vispār nav impulss apgriezts. Viņam vispār apmēram, ja jūs skatāties uz cilvēku, tad tas cilvēks jūs vispār negrib. Vai man ir bail, ka viņš man negribēs. Vai ja jūs skatāties uz situāciju par jaunu darbu, piemēram, 100 punktus to darbu nedabūšu. Nekādā gadījumā es viņu nevarētu dabūt, nav vispār varianti, ka tur vispār kaut kas var sanākt. To saka bailes. Reālā situācija ir tāda, ka viņa ir vai nu nestabila, vai nu viņa nav lēna. Mēs to noskaidrosim, par ko iet runa. Nestabila vai nav lēna. Situācija ir tāda, vai cilvēks ir tāds, ka nav tā, ka nav vispār interesi uz jums. Viņa vienkārši šobrīd nav stabila, nav zināms, vai tur kaut kas sanāks, vai tur kaut kas nesanāks. Bet katrā ziņā bailes jums grib iestāstīt, ka tur vispār nav variantu. Situācija ir atvērta, bet viņa nav stabila. Cilvēks ir atvērts, bet viņš vēl stabili nesaprot, ko viņš domā par to visu. Par notikumu, par jūsu attiecībām, vai tur ir kaut kāds konflikts bijis, vai kaut kas tam līdzīgs. Cilvēks, ja jūs skatāties uz kaut kādu cilvēku, viņam nav vēl stabila viedokļa. Ja jūs skatāties uz kaut kādu situāciju, viņa scenāriji ir iespējami dažādi. Ko negatīvi piezīmē iztēle? Iztēle piezīmē jums apmēram tādu stāstu, ka tas ir kaut kas, par ko man ir jāsapņo. Tas ir kaut kas,
kas noteikti neatnāks pie manis, kas noteikti nenotiks, jo tas jau nav godīgi, es jau neesmu pelnījusi neko tādu, un visticamāk tas nekad pie manīm neatnāks. Kas ir reālais negatīvais tajā situācijā, ka mums kārts otrais apstiprina, ka tajā nav stabilitātes. Nav vēl stabilitātes. Tas nav nekas mazs, tas nav nekas jauns, bet viņš vēl nav nostabilizējies. Šim pasākumam, šim cilvēkam, šim notikumam ir nākotne. Un tad, kad jūs noticēsiet tam, ka jums tas ir sasniedzams, tad arī notikumi sāks strauji kustēties. Strauji nāks kaut kādas atbildes, strauji kaut kas pavērsīsies, vispār jums negaidītā rakursā. Tas, kas jums šeit ir jāizdara, jāatsakās no tā, ka tas jau ar mani nenotiks. Kaut kas pozitīvs, ko jūs gribētu no šī cilvēka, no šī notikuma vai no šīs situācijas, jums vienkārši jānotic, ka pozitīvais ir jums pieejams. Un tad arī viss sāk kustēties. Ko pozitīvu situāciju, ko pozitīvu piezīmē iztēle šim te visam? Pozitīvu, ko te var, kas domāts? Pozitīvs ir tas, ka man jāiet savs ceļš, man nav vispār nevienu jāapvienojās, man nav nevienā viedoklī jāieklausās, man vispār nevienu nevajag rēķināties, man vajag turpināt kustēties savā ceļā. Jā, tas ir, protams, ļoti pozitīvi, jo tas mazliet vēl ārā no kaut kādām tādām pilnīgas iestrēgšanas bailēs. Tas ir kaut kā mēs sev velkam aiz matiem ārā, ar prātu cenšamies bloķēt, ka tas nav nekas tāds, kas man varētu izsist no sliedēm. Lai gan realitāte ir tāda, ko kārts saka, ka viss ir atkarīgs no jums. Tur nav neviens, ne skolotājs, ne kāds cits, kas varētu noteikt šo situāciju. Vai, ja jūs skatāties uz attiecībām, tad jums jāsaprot ir tas, ka attiecības veidojat pirmām kārtām jūs pats cilvēks ar sevi vai jūs pati ar sevi. Un te atkal ir, kad jūs notikumi sāks strauji kustēties tad, ka jūs pieņemsiet lēmumu, ka jūs nosakat to, kādu jūs gribat redzēt šo situāciju vai šīs attiecības nākotnē. Tātad viņas būs vai nu ar pozitīvu scenāriju, kā jūs gribēsiet, kad jūs tiksiet pār tām bailēm, kas jūs te šobrīd diezgan stipri ierobežo un saka jums, ka vispār nav variantu. Vispār nav variantu. Varianti ir vienmēr, tas ir kādi jūs priekš sevs noliksiet šo nākotni, šo realitāti ar šo cilvēku vai ar šo situāciju. Izdomāsiet, ka jūs atsakaties no negatīvu scenāriju un atsakaties no kaut kādām negatīvām emocijām, tad arī tā būs. Notikumi risināsies pozitīvā gultnē. Ja jūs sēdēsiet un baidīsieties, jo notiks tikai tas sliktākais, no kā es visu laiku baidos, ar to jūs arī pievilksiet to sliktāko, no ko es visu laiku baidos. Tas strauji sāks piepildīties. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi domāt un atbildēt par to, ko mēs domājam un ko mēs vēlamies. Jo viss tik ļoti lielā mērā ir atkarīgs no mums pašiem. Kas ir neiespējams šī situācijā? Vispār neiespējamākais scenārijs, ko jūs pat nestādaties priekšā, vai no kā jūs visvairāk baidaties, bet tas noteikti nenotiks, ir tas, ka šo situāciju bloķēs, viņa būs vai kaut kas cits. Ka jūs domājat, ka jūs pirmkārt visu zinat šajā situācijā, bet noteikti tā nav. Tur ir vēl kaut kāda noslēpuma, ko jūs nekādā gadījumā nezinat. Un tas, ko jūs domājat, kas noteikti notiks, ir tas, ka nobloķēsies. Tur attiecības nobloķēsies, situācija nobloķēsies, nekam nav iznākums.
un vispār nekas nav iespējams. Tāds scenārijs noteikti nebūs. Tur viss ir iespējams. Tur nekas nenobloķēsies. Tur ir jautājums par to, ko jūs domājat, vai laika jautājums par domām vai par laiku. Jā, tur būs arī laika jautājums. Tas nebūs, tā nebūs situācija, kas atrisināsies vienā dienā. Cik ilgs laika jautājums? 2 + 1, 3, - 3. 1 vai 2 - 1. Šī situācija vai šīs attiecības var risināties pat nepilnu gadu laikā. Tas nebūs jautājums, kuru jūs saņemsiet atbildi vai risinājumu dienas vai nedēļas laikā. Tas, par ko jūs šodien domājat un baidaties, atrisināsies nepaejot pilnam gadam. Un kāds būs šis te reālais scenārijs? Tas būs bez jūtām, bez pasivitātes. Scenārijs būs aktīvs. Jūs šobrīd domājat, ka tur nekas nevar notikt, bet tur būs notikumi, kurus jūs šobrīd pat nevarat iedomāties, kas jūs iepriecinās, kur jums būs jāpieliek prāts un jāizdara savu izvēli, vai jūs tas apmierina vai neapmierina. Tur nebūs tā, ka jums ir jāgaida, lai kaut kas notiktu vai kaut kas nenotiktu, no kā es baidos. Bet tur būs tā, ka jums būs jāsaprot, vai tas rezultāts, kas tur ir atnācis no tā cilvēka vai no tās situācijas, jūs apmierina vai neapmierina. Jūs viņu izvēlaties vai neizvēlaties. Jums viņš patīk vai nepatīk. Un nevis trīcēt un drebēt par to, vai tas notiks pie manīm, vai tas Miķels atbrauks, vai tas Miķels piezvanīs, vai es to darbu dabūšu. Bet situācija būs tāda, ka tur viss notiks, bet jums pašam vai pašai būs jāizdara izvēle, vai tas jūs apmierina. Un ja tas jūs apmierina, tad jūs to ņemat, un ja tas jūs neapmierina, atmetat. Jo dzīvē nāks vēl daudz partneru, dzīvē nāks vēl ļoti daudz iespējas un ļoti daudz situācijas, ko jūs varēsiet izvēlēties un saprast, ka tas man tiešām patīk, tas man tiešām apmierina un man to vajag. Un tas dos jums spēku dzīvot tālāk, tas dos jums spēku virzīties tālāk un sasniegt aizvien vairāk un labākus rezultātus jebkurā sfērā, jo jūs ejat savu ceļu. Jūs nevarat dzīvot bailēs un domās par to, kas būs, ja būs, vai kas būs, ja nebūs. Notiks tikai tas, kam ir jānotiek, un jūsu izvēle ir tā, ka vai nu es to ņemu un man tas patīk, vai nu man tas nepatīk un es to neņemu. Šeit cilvēks šobrīd ir uz tāda. Cilvēks, kas skatās video, nedzīvo pēc savas sirds balss, pēc savas dvēseles izvēles. Dzīvo pēc kaut kādiem uzliktiem stereotipiem, pēc kaut kādām programmām, kas ir no bērnības, no vecākiem, no sabiedrības. Cilvēks neieklausās savā dvēselē, savā sirdī un neizdara izvēles, kas viņam patīk. Jo tikai tad, kad tu iemācīsies sajust, ko tu gribi un kā tu gribi, tas tev dos ļoti, ļoti spēcīgu laimes sajūtu. Un tur nevienas bailes nevarēs tev izsist līdzsvaru zem kājām. Tev vajadzēs vienkārši izvēlēties to, kas tev patīk. Un nevis to, kas nāk pie tevīm, tas man obligāti jāņem. Vai
kāds vīrietis, kas tev ir pievērsis pēkšņi uzmanību, tur uzreiz būs attiecības, precības un laimīgi dzīvosim baltā mājiņā jūras krastā līdz mūža galam, bet tu izvēlēsies, vai tev tas vīrietis patīk, kurš ir atnācis, vai ja vīrieši skatās, tad apgriezt, vai nepatīk, jo viņš jau nav vienīgais vīrietis pasaules. Ja tev nepatīk, tu iespējams pamēģinās kaut ko citu. Vai darbvieta, uz kur tu pretendē un startē un tik ļoti gribi īstenībā neesi sapratusi, vai gribi vai negribi tikai tāpēc, ka vajag, jo ir jāstrādā, jo vispār vajag naudu, ja? Un nekad neesi apstājusies, paskatījusies debesīs un paprasījusi sev, ko īsti es gribu strādāt, vai kādu darbu tieši es gribu strādāt. Kas būtu tas, kas man darītu prieku? Tur nevajag baidīties, tur vajag vienkārši padomāt, kas man patīk. Un nebaidīties atteikties no lietām, kuras īsti nav manējās, lai cik viņas tur būtu foršas vai lai cik tur nebūtu viss labi. Bet ja tas nav manējais, tad es no viņa atsakos un eju, jo es tur vienkārši nejūtos labi. Un tas arī jums dos ļoti, ļoti lielu stabilitāti. Tāds lūk ieskats par bailēm un realitāti un pārdomas un kāršu izlikums. Es ceru, ka kādam tas viss noderēja un uz tikšanos nākamā reizē.